Tad laid skaņu. Sveiki! Šodien parunāsim par vienu, manuprāt, interesantu biznesa ideju – GreenTech. Plāns ir iekarot Latvijas saules paneļu tirgu. Tieši tā. Mums ir materiāli no prezentācijas, kas, starp citu, ir diezgan svaiga no šī gada maija. Jā, tieši tā. Un mērķis mums šodien ir, fiksi apskatīt galveno, kas tad ir tas GreenTech piedāvājums, kāds ir tas tirgus, kurā viņi grib darboties, un, protams, kāda izaicinājumi. Ko, sākam? Jā, labprāt. Pati pamatideja, jāsaka, ir visnotaļ simpātiska. Padarīt saules enerģiju pieejamāku visiem. Un caur to, protams, samazināt elektrības rēķinus un darīt labu dabai. Skaidrs, tātad ne tikai pārdot paneļus. Nē, ideja ir par pilnu pakalpojumu ciklu. Sākot ar individuālu konsultāciju, kas katram klientam ir vajadzīgs, tad projektēšana, pati uzstādīšana un arī pēc tam apkope, tehniskais atbalsts. Viss kopā. Izklausās pamatīgi. Un kas viņus uz to dzen? Prezentācijā bija minēti kādi virzītāji spēki. Jā, vairāki. Tirgus kopumā aug, ir pieejamas valsts atbalsta programmas, tehnoloģijas attīstās, kļūst pieejamākas, un viņi arī sola, ātru uzstādīšanu kā vienu no saviem plusiem. Labi, par to tirgu runājot, kāds tas īsti ir Latvijā šobrīd? Cik tur vispār ir vietas tādām jaunam spēlētājiem kā GreenTech? Vai tas nav jau, pārbāsts? Interesi par saules enerģiju noteikti aug, tas ir fakts. Gan tehnoloģiju dēļ, gan, kā jau minēju, valsts atbalstatā programma mājasaimniecībām mikroģeneratoriem ir spēkā diezgan ilgi, līdz pat 2029. gada beigām. Bet, tukšs tas laukums nav ne tuvu, konkurenti ir nopietni, un prezentācijā vairāk ir arī nosaukti. Proti, kas ir tie lielie spēlētāji, ar kuriem jārēķinās? Piemēram, Solar Shops LV, viņiem ir iespaidīga pieredze, pāri par 800 privātu māju un arī saules parki, un speciālisti ar pieredzi Vācijā, Nīderlandē. Oho! Tad vēl Energrid, arī pilns cikls, bet viņi vairāk specializējas arī uz industriāliem parkiem un uzsver tieši kvalitatīvas komponentes. Skaidrs, vēl kāds? Jā, IJ Power viņi sevi pozicionē kā inovators, kas piedāvā tādus pielāgotus īpašus risinājumus. Un saules jauda tie ir spēcīgi tajā, ka palīdz klientiem sakārtot papīrus un piesaistīt finansējumu, piemēram, no Altuma. Un tad vēl droši vien tie mazākie un individuālie meistari. Tieši tā, nedrīkst aizmirst SS.com un līdzīgas platformas, kur var atrast gan mazākus uzņēmumus, gan vienkārši meistars, kas paši strādā. Tātad konkurence ir ne tikai liela, bet arī ļoti dažāda. Kā tad GreenTech plāno izcelties šajā pūlī? Kas ir tas viņu unikālais piedāvājums? Tas ir tas lielais jautājums, vai ne? Tirgus ir segmentēts vieni kā Solar Shop un Energrid, ir tajā augstākajā kvalitātes un cenas līmenī. IJ Power saules jauda varbūt pa vidu, un tad ir individuālie, kas konkurē ar cenu, bet tur kvalitāte varētu būt visāda. Jā, tur var būt riski. Tieši tā. Lai GreenTech izsistos, viņam ir jāpiedāvā kaut kas īpašs. Prezentācijā minēts vai konkurētspējīga cena, vai izcils servis, vai kādas inovācijas, vai veiksmīga kombinācija. Un tas fokus uz ilgspēju arī varētu būt viņu trumpis. Labi, skaidrs. Un ja paskatāmies uz pašu GreenTech, kādi ir tie iekšējie plusi un mīnusi, kas minēti? Tā teikt, SWOT analīzes elementi, stiprās un vājās puses. Stiprā puse, kā jau teicu, ir tā iecerē par pielāgotiem risinājumiem un konkurētspējīgu cenu. Plus tas ilgspējības aspekts. Jā. Vājās puses, tas ir diezgan klasiskas jaunu uzņēmumam. Ierobežoti finanšu resursi sākumā un, protams, izaicinājums pārliecināt pirmos klientus, jo tirgū jau ir zināmi vārdi. Un vēl bija minēta tāda iespējamā lietotāju sākotnējā skepse tieši Baltijas reģionā. Saprotams. Un kā ar riskiem, ārējiem apstākļiem? Risku sadaļā loģiski ir konkurence, tas ir numur 1. Tad, kas ir ļoti svarīgi, mūsdienās datu konfidencialitāte GDPR, jo viņi noteikti strādās ar klientu datiem. Protams. Tad vēl finansējuma piesaistes riski, ekonomiskā situācija valstī, vai cilvēki būs gatavi investēt. Tehnoloģijas noveco ātri šajā jomā, tas arī jāņem vērā. Un politiskie riski, piemēram, izmaiņas subsīdijās var ļoti ietekmēt visu tirgu. Bet ir arī iespējas, vai ne? Kāds finansējums? Jā, tas arī minēts, piemēram, Horizon Europe programma pētniecībai un inovācijām. Un arī vietējie valsts vai pašvaldību atbalsta mehānismi. Tās ir iespējas. Labi. Un kā viņi plāno par sevi paziņot? Man iekrita acīs tas mārketinga jautājums sociālajiem tīkliem.
Kāpēc nākotni var paredzēt tie, kas skatās debesīs? Tāds filozofisks, jā, tāds āķis, lai izdomātos par saules enerģijas pastāvīgumu un neatkarību, bet ir arī ļoti konkrēts produkts vai, pareizāk sakot, pakalpojumu komplekts Solar Smart Kit. Kas tas tāds? Tas ir tas viņa galvenais piedāvājums, un solījumi ap to ir diezgan drosmīgi. Tiek teikts, ka tas varētu sekt līdz pat 80% mājas elektroenerģijas patēriņa. 80% tas ir daudz. Ļoti daudz. Uzstādīšana neticami ātri 2 dienās, garantija paneļiem līdz 25 gadiem, pilns atbalsts, konsultācijas, palīdzība ar tiem subsīdiju papīriem un vēl mobilā lietne, kur klients pats var skatīties, cik saražo un ietaupa. Labi, mēģināsim rezumēt. Tātad GreenTech ir plāns ienākt Latvijas saules paneļu tirgu. Tirgus aug, bet ir jau pilns ar spēcīgiem konkurentiem. Tieši tā. Viņu stratēģija pilns servis, tehnoloģijas un mārketings, kas uzsver gan naudu, gan zaļo domāšanu. Jā, precīzi. Prezentācija zīmē tādu pārliecinošu bildīti, īpaši ar šo Solar Smart Kit. Bet, man tomēr paliek tāds jautājums pārdomām, kas izriet no pašiem materiāliem. Proti, Cik reāli ir izpildīt tos ļoti, ļoti ambiciozos solījumus? Tās 2 dienas uzstādīšanai tie 80% seguma, vai tas ir praktiski iespējams ņemot vērā visus tos riskus, par kuriem runājām, sākotnējo skepsi, finanse, tehnoloģijas attīstību, to pašu konkurenci? Man šķiet, ka tieši šo solījumu pārvēršana realitātē būs tas lielākais pārbaudījums.